Sveicināti! Paldies, ka esat ieradušies uz diskusiju Līdztiesīga Rīga, ko rīko Centrs Marta. Paldies kandidātēm, paldies visiem klātesošiem un arī visiem tiem, kas vēro mūs tiešraidē, Facebookā un TVnetā. Kāpēc tad ir šī diskusija un kāpēc mēs to rīkojam? Centrs Marta ir sieviešu tiesību aizstāvības organizācija, kas ikdienā palīdz sievietēm, kas ir nonākuši vardarbīgās attiecībās, nonākuši cilvēktirdzniecībā. Mēs piedāvājam viņām rehabilitāciju, mēs viņus atbalstam, kā varam. Strādājam ar politiķiem un politiķēm, lai uzlabotu likumus un rīcību politikas, lai patiešām veidotu līdztiesīgu sabiedrību, kurā sievietes, vīrieši, meitenes, zēni justos droši un kur viņu tiesības tiek īstenotas. Un arī mums ir nopietnas prevencijas darbs ar jauniešiem, un ne tikai mēs strādājam arī ar organizācijām, palīdzam viņām kļūt līdztiesīgākām, veidot līdztiesīgas politikas, un arī attīstam un nododam tās zināšanas un pieredzes, kuras esam akumulējuši citām valstīm. Tikko esam izveidojuši filiāli Ukrainā, Martai, un arī mums notiek aktīvi projekti Centrālā Āzijā. Tas ir par Martu. Un kāpēc šī diskusija? Tāpēc, ka tuvojās pašvaldību vēlēšanas, un mēs gribam dzīvot līdztiesīgā Rīgā. Man ir jautājums jums, paceliet roku. Vai jūsuprāt Rīga ir līdztiesīga? Ja jūs uzskatāt, ka jā, tad paceliet roku. Ja jūs uzskatiet, ka nē, tad paturiet roku, kur tā stāv. Nav līdztiesīga Rīga. Tad kopā mums ir ko darīt. Un tas princips, kā mēs to darīsim, būs, ka būs jums tiks dots vārds. Es uzdošu jautājumu. Sākumā es uzdošu jautājumu, pēc tam arī zāle varēs iesaistīties ar saviem jautājumiem, bet katrai atbildēji jums būs 3 minūtes. Un tas būs jāievēro. Tur būs smilšu pulkstenītis, un tas palīdzēs jums sekot līdz savam laikam, savām atbildēm. Tā, tad pirmais jautājums principā ir tāds, kas tad jūs motivēja kandidēt un kas tad jūs motivēja iesaistīties konkrētajā partijā un kas ir tas sasāpīgais jautājums, kas jūs motivēja, kuru jūs tad tik ļoti gribat atrisināt, esot pašvaldībā kā deputāte? Kas ir tas, ko jūs gribat panākt? Un varbūt iezīmējot arī savu kompetenci un to, ko jūs tiešām gribat risināt, tīri personīgi. Un es zinu no pieredzes un no runām ar partiju līderiem, ka tas nemaz nav tik vienkārši sievietēm iesaistīties politikā, pieņemt šo lēmumu, zinot, cik līdztiesīga ir sabiedrība un cik ļoti viegli vai neviegli ir atrisināt daudz dažādas jautājumus, kas ir saistīti ar sievietes dzīves situāciju, piemēram, bērnu aprūpes jautājumu un citi. Tad jā, ļoti tieši un personīgi pastāstiet, kas tad jūs motivē? Jūsu laiks 3 minūtes, un sāksim ar Selīnu Vancāni, kas ir no progresīvajiem, un progresīvo sarakstā Selīnai ir 9. numurs. Jā, sveiki, es esmu Selīna Vancāne, un es esmu šobrīd arī Rīgas domas deputāte. Un man kā reiz bija tā iespēja ļoti viegli un ātri iesaistīties politikā jau kopš bērnības, un man interese arī bija politikas, tāpēc arī pirmā izglītība man ir politikas zinātne. Savas profesionālās gaitas tālāk arī ar vidas pārvaldības jomu un enerģētiku esmu saistījusi, un arī Rīgas domē iesaistījos tieši enerģētikas jautājumu risināšanā, kas varbūt nesaskan ar šo, un arī esmu ļoti daudz sapratusi par to, kāds ir būt sievietei enerģētikā un arī vadīt komiteju, kad ir jāpieņem lēmumu, un tu esi varbūt viena no tām dažām sievietēm, kurai ir paveicies pieņemt lēmumus. Taču es gribu teikt, ka mēs esam ļoti iedrošinoša vide, mums ir tiešām ļoti daudz cilvēks nāk no nevalstiskā sektora. Un arī es pati dibināju Teiks apkaimes biedrību tajā laikā, kad mērs bija Ušakovs, un man nācās par savu apkaimi cīnīties ar visām varēm un sniegt, rakstīt vēstules, lai kaut ko darītu, lai kaut ko mainītu, un es sapratu, ka nekas nenotiks, kamēr es pat nesākšu darīt. Tad mēs ar domu biedriem kopā nodibinājām Teiks apkaimes biedrību un sākām ar dažādām mazām iniciatīvām, tāpat arī līdzdalības budžeta aktivitātēm un citām. Šobrīd es teiktu, ka apkaimju biedrību iesaisti vairs nav nepieciešama tik ļoti tādā mikromenedžmenta līmenī, bet var jau
mazliet plašāk skatīties uz lietām, var taisīt kultūras pasākumus un dažādas citas iesaistas. Taču man arī ļoti uzrunā progresīvo nostāju par līdztiesību. Ja reiz mēs šeit šodien par to runājam, tad es gribu teikt, ka progresīvo sarakstā sieviešu īpatsvars ir vislielākais. Mēs iespējams sievietes arī ne tikai politikā, bet arī rīcībā, un tiešām arī mums ir gan departamentu vadītājs Rīgas domē, gan arī politiķis, kas ir tiešām virzījušās tālāk par savu politisko karjeru un sasniegušas ļoti daudz, kas ir arī kā labs piemērs. Tas, kas mums ir ļoti svarīgi, ka līdztiesība tas nav tikai tāds sauklis, tas nav tikai par kaut kādu īpašu nišu, tas ir par to, lai pilsēta būtu taisnīga, lai būtu visiem vienlīdzīgas, teiksim, tiesības gan iesaistīties, un kas ir īpaši svarīgi, mēs iestājāmies par cilvēcīgu Rīgu. Cilvēcīga Rīga ir arī īpaši nozīmīga sievietēm. Tā padara pilsētu pārvietoties mums ir daudz ērtāk. Sievietes bieži vien uzņemās rūpes gan par bērniem, gan par vecākiem cilvēkiem, tāpēc mums jau vairāk svarīgs tās mazās apmalītes un atvērts durvis un pieejams toalets, pieejami parki, pieejams sabiedriskās vietas, un lai mēs justos droši. Un nesen es pieķēru sev pie domas, man vienmēr licies, ka esmu tā drosmīgā un tā sieviete, kurai paveicies, taču es esmu dzimusi ar šo sajūtu un augusi, ejot pa ielu tumšā laikā, es iekšēji saraujos, man ir tāda ļoti trenēta uzmanība, un es ar kolēģi pārunāju īsāko ceļu no pieturas uz mājām, un es sapratu, ka es pie īsāko ceļu nekad neeju, un tikai tāpēc, ka manī ir šī zemapziņas sajūta, ka man ir baili iet caur pagalmiem tumšiem. Un tāpēc es domāju, jā, mēs progresīvos arī ļoti daudz iestājāmies par šo mājokļu politikas attīstību, par pagalmu sakārtošanu, par to, lai būtu pieejama vide visiem un sabiedriskais transports būtu drošāks. Es grūti saprast, cik man ir vēl laiks palicis, bet es gribu teikt, sociālā jomā Viesturs Klinbergs Rīgā ir izdarījis tik daudz, ka arī pacēlis ir gan sociālajiem darbiniekiem algas, gan arī ieviesis jaunus pakalpojumus. Paldies, bet tagad ne par Viesturu, bet par jums. Un tālāk dosim vārdu Lindai Curikai, kas kandidē no Jaunās vienotības un par sāraksta kopīgā ar 14. kārtas numuru. Jā. Kā tad ar tevi? Kā tad ar mani? Jā, esmu Linda Curika. Ar sieviešu tiesību jautājumiem par tiem esmu interesējusies diezgan sen. Es vispār nāku no nevalstisko organizāciju sektora un diezgan ilgstoši strādāju arī NATO ar drošības jautājumiem. Man jāsaka, tā vēlme vai tāds grūdienis darboties politikā bija tajā brīdī, kad es sāku strādāt pie Marijas Golubevas, pie iekšējietu ministrs, kā viņas padomniece. Tad es sapratu, ka politikā patiesībā pareizie cilvēki, kuriem ir, teiksim, kā man vēlme pētīt, skatīties uz datiem, analizēt, skatīties uz to, kāda ir starptautiskā pieredze, var ārkārtīgi daudz lietas izdarīt. Un kaut kādā ziņā es ļoti novērtēju NVO sektoru darbu un arī pati darbojos vairākās nevalstiskajās organizācijās, bet es redzu, ka politika kaut kādā ziņā ir tāds īsceļš, kur tu ātrāk vari panākt pārmaiņas. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es esmu politikā. Otrs iemesls, pavisam godīgi, ir tas, ka maniem bērni ir pusauģi. Viņiem ir vienam šodien bija 9. klases matemātikas eksāmens, tādēļ esmu vēl joprojām nedaudz satraukta. Bet man vienkārši ir parādījies brīvais laiks. Man vairs nav jāskraid pēc bērniem uz bērnu dārzu, man nav tik daudz jānodarbojas ar viņu aprūpi. Un to es arī īstenībā redzu, ka sievietes pēc 40 ārkārtīgi bieži iesaistās politikā, tādēļ, ka vienkārši viņām parādās brīvais laiks. Viņi sāk sev uzdot jautājums, tā kā, kur iet mana dzīve, ko es varētu izmainīt. Un tas ir tas, kas ir arī patiesībā noticis ar mani. No Jaunās vienotības saraksta, paralēli tam es arī vadu kustību par. Mēs gan startējam dažādās pašvaldībās arī atsevišķi, bet Rīgā kopā ar vienotību es startēju tādēļ, ka manā skatījumā ir jāstiprina centriskā daļa mūsu politikā. Man liekas, ka Rīgai ir šie riski, ka tie mērķi, kas bija pārmaiņu koalīcijai pēc pagājušajām vēlēšanām, ka tie varētu netikt tālāk īstenoti, ka mēs varētu atgriezties tajos laikos, kad bija milzīga budžeta bedre mūsu budžetā, kad bija korupcijas skandāli, kad bija cilvēki, kas tiek atalgot un kurus nekad nevar darba vietās atrast, un kas ir šīs mirušās dvēseles, tā saucamās
saucamās. Un mani ļoti biedē šis, tāpat kā ļoti daudz cits, kas ir ap mani, ka varētu notikt šis te pagrieziens uz atpakaļ. Un man, protams, arī kā cilvēki, kas interesēs par dzimumu līdztiesības jautājumiem, par cilvēktiesību jautājumiem, arī kopumā satrauc tas virziens, kas ir gan starptautiskajā politikā, gan arī, protams, ar to mēs redzam arī šajās pašvaldību kontekstā, par labu populismam, par labu galēji labējai politikai. Un tādēļ man liekas, ka ir jāstiprina šis te centrs, un es ļoti, ļoti ceru, ka pēc šīm vēlēšanām mēs varēsim veidot koalīciju, kas būs valstiski domājoša. Paldies! Paldies, Linda! Tālāk vārds tiek dots Dacei Bargai no Latvijas attīstībai, kas kandidē ar numuru 21 sarakstā. Jā, mans vārds ir Dace Bargā. Es vispār nāku vēsturiski no kultūras nozars, bet pēdējos gadus esmu iesaistījusies tieši politikā. Es strādāju Eiropas parlamenta deputāta Ivarija birojā. Un mans tāds personīgā uzmanība pēdējos 2 gadus ir bijusi vērsta tieši uz mūsu valsts un arī mūsu pilsētas cilvēku drošību, uz to, cik droši un pasargāti mēs jūtamies. Tas viss sākās gluži nejauši, ka es aizstāvēju sākumā vienu, pēc tam vēl dažas sievietes palīdzēju viņu procesos, kad viņas bija cietuši no vardarbības un meklēja palīdzību. Un tā tas sākās, un es sāku veidot arī par to sociālo tīklu saturu, un daudz cilvēku sāka man rakstīt un stāstīt vienkārši par dažādām bezjēdzībām, ko viņi piedzīvo. Tā skaitā arī, kā vardarbība turpinās un atkārtojās institūcijās, kurās viņi pēc tam vēršās, kur viņi meklē palīdzību, kur viņi meklē atbalstu. Jā, tas tā tad, un to visu uzklausot, es vienkārši sapratu, ka ir daudzas lietas, ko ir nepieciešams sakārtot. Daudz, protams, šie jautājumi attiecas uz valsts līmeni, kas būtu jāvēršās pie ministrijām, bet ir arī lietas, ko ir iespējams sakārtot pašvaldības līmenī. Un tad tās ir, teiksim, tās, kas man būtu aktuāls un ko es arī vēlētos risināt Rīgas domē. Un viena no tām ir šī institūcija savstarpējā sadarbība, kad patiešām cilvēks, kurš ir cietis no vardarbības, pēc tam, kad viņš nonāk bāriņtiesā, tas netiek vēlreiz apšaubīts, kā tas nereti, diemžēl, notiek. Tātad šie jautājumi ir man šobrīd visaktuālākie. Paldies! Vai tur vēl ir laiks palicis? Tur vēl ir laiks palicis, Dace. Vai tas ir vienīgais, ko tu plāno darīt? Starpinstitucionālā sadarbība, vardarbības novēršana, bāriņu tiesu izpratne, un ko tieši ar tām bāriņu tiesām mēs darīsim? Jā, tas ir labs jautājums, jo pašvaldības līmenī maz ko var ar bāriņu tiesām iesākt, tāpēc, ka tas būtu jārisina ministrija līmenī. Tas, ko mēs varam, ir vērtēt to, cik kvalitatīvi notiek šīs bāriņu tiesu apmācības. Jo tas ir tas veids, kā mēs varam izglītot šos darbiniekus, kā mēs viņam varam stāstīt par dažādām šīm vardarbības formām, par mūsdienu vardarbības formām, jo, diemžēl ir tāda sajūta, ka šie cilvēki nav pietiekami izglītoti. Un tas ir labs jautājums, kāpēc, jo mēdījos un viņi stāsta, mēdījos institūcija pārstāvji stāsta, ka viņiem šīs apmācības notiek, un ka viņas ir, var sakot, notiek pietiekami intensīvi, pietiekami kvalitatīvi, bet tāpat laikā man ir informācija, ka diezgan bieži šādos kursos, ja viņi notiek attālināti Zoomā, tad ir ieslēgta kamera, nav ieslēgts audio, ir tikai cilvēki pieslēgušies un formāli piedalās šajās apmācībās. Un tas būtu, piemēram, viena lieta, lai nenotiktu šāda veida it kā labi, patiešām, nevis it kā, bet patiešām labi domātas lietas, lai viņas netiktu tikai tā formāli izpildītas. Tas būtu ļoti svarīgi, lai patiešām es uzskatu, ka tam vajadzētu būt principā pakalpojumam, kas tiek sniegts šiem cilvēkiem, kas ir cietuši no vardarbības, kur visas šīs institūcijas, viņas ir savstarpēji koordinētas un spēja efektīvi sniegt atbalstu. Paldies! Paldies! Tagad laiks tiešām ir iztecējis, un vārds ir Karīnai, jo mums bija pieteikusies arī Stēla Lapiņa no Gods kalpot Rīgai. Gaidam, nav ieradusies. Taču dodam tālāk vārdu Karīnai Plaudei no Latvijas 1. vietā, kura sarakstā ar 4. numuru esi kā kandidāti. Jā. Labvakar, Karīna Plaude mani sauc. Es nāku vispār no
valsts pārvaldes sektoru, 23 gadi finanšu policijā kā izmeklētāja tieši ar smagiem noziegumiem, kas ir saistīti ar naudas atmazgāšanu. Politikā tikai pēdējos gados pēc 3. dēla piedzimšanas pieņēmu lēmumu valsts pārvaldē neatgriezties un darboties kā privāti praktizējošs jurists. Lai arī sākotnēji tas bija saistīts tikai ar finanšu noziegumiem, sniegt atbalstu, varbūt konsultācijās ar valsts ieņēmuma dienestu palīdzēt uzņēmējiem, tad, diemžēl, daļ tā, kā mums vardarbība pieaug, nācās iesaistīties arī dažādos procesos, kas ir saistīti šķiršanas lietas, kurās nereti ir ne tikai fiziska, bet arī emocionāla vardarbība un dažādi veidi, kā sievietes tiek ietekmēts. Un paralēli individuālai praksē, kā juristam, es esmu arī Saeimas deputāts Ramons Petrāvičs palīdz, un, kā zināms, viņa iepriekš bija arī labklājības ministre, un arī šobrīd kā viņas palīgam man ir ļoti daudz darba tieši, kas ir saistīts ar senioriem, tā skaitā gatavojot priekšlikumus gan budžetam, gan arī ar mūžīgajiem bērniem un invalīdiem. Tādā veidā, teiksim, visi cilvēki, kas vēršās, es arī kā Saeimas deputāta palīgs, tā kā iesaistos procesos un tikko arī pateicoties mūsu iesaistē izdevās cilvēku, kur likā no dzīvokļa ar invaliditāti un 2 bērniem, tā kā saglabāt šo te pašvaldības dzīvokli. Tas gan nebija Rīgas pašvaldība, bet, jebkurā gadījumā, tā kā šie jautājumi, man arī ir pietiekami svarīgi. Kāpēc šī partija? Tāpēc, ka uzņēmēja partija, un kā jau arī kolēģi teica, pēc 40 gadiem parādās daudz brīvāka laika. Lielie bērni pavisam lielu, tikai jaunākais ir mazs, tā kā, tas ir tāds, jā. Un tas, ko es esmu novērojis arī tagad kā jurists, kur es domāju, ka pašvaldība arī varētu iesaistīties, kur es redzu, kur nevarētu būt nekādas atkāpes un nekādas tolerances attiecībā pret to, ka ja sieviete ir kaut reizi vērsusies ar iesniegumu policijā, kā viņa cieši no vardarbības, kāpēc tam šis te varmāk viņu ietekmē, un viņa šo iesniegumu paņem atpakaļ. Un tādā brīdī es esmu saskārusies situāciju, ka policijas darbinieki ļoti nopriecājās par šo te, ka mazāk darba būs. Tad pašvaldība varētu iesaistīties šajā jautājumā un pakontrolēt šo te jautājumu, un principā viņiem tas arī būtu jādara. Jā. Paldies. Tālāk tad kā mums ar laiku, Beata? Laikam ir vēl laiks, jā. Vēl ir laiks. Ir iespēja pateikt vēl, ko tieši gribētos risināt vien. Nē, vispār sarakstā numur 4, tā kā es neiesaistījos tieši tā kā šajā pašvaldības vēlēšanu jautājumā, kas ir saistīti tieši ar sociālo jomu, ja? Tas ir vienkārši manējais tas darbs, ar ko es nodarbojos ikdienā šobrīd, bet principā manējā interese ir izvērtēt tēriņus, noslēgtos līgumus, korupcijas gadījumus, jo tas ir tas lauks, no kura es kaut ko saprotu. Ja? Un ikdienā esmu ar to strādājusi. Tā kā šī te vairāk ir mana joma, kas ir saistīta ar to. Paldies. Tālāk tiek vārds dots Diānai Kalējai no apvienotā saraksta, kur ir ar kārtas numuru 21. Es tos kārtas numurus pieminu, jo jūs zinat, kad liekot krustiņu, jums ir iespēja pavirzīt šīs sievietes brīnišķīgās, kas ir apņēmīgas kaut ko darīt, pašvaldībā līdztiesīgākai Rīgai uz augšu. Tā kā ziniet, kur viņas atrodās sarakstā un virzam uz augšu. Labi, Diāna. Jā, paldies. Pirmkārt, es milzīgi novērtēju par doto iespēju piedalīties šajā diskusijā. Jo, manuprāt, tas vienmēr ir bijis ļoti aktuāls jautājums, un es ticu, ka šīs pusotras stundas laikā mēs nonāksim pie ļoti daudziem reāliem scenārijiem, kā mēs varētu stiprināt jau esošu atbalstu sistēmu. Paldies arī par to darbu, ko jūs darat. Es pati kandidēju faktiski pirmo reizi, un tieši tā iemesla dēļ, kad es esmu sieviete, es esmu uzņēmēja un es esmu rīcības cilvēks. Un es nolēmu visus šos resursus un zināšanas, kuras man šobrīd ir, pielietot un izmēģināt, kā tas strādā praksē, reālajā dzīvē, vai es varu šos procesus ietekmēt un kā es varu ietekmēt šos procesus. Esmu bijusi aktīvs biedrībā Līdere, kas ļoti aktīvi tieši runā un iestājās par šo dzimumu vienlīdzību.
par atalgojumu, jo es pati personīgi esmu saskārusies ar to, ka tev nemitīgi nāks tā kā sev pierādīt un brīžiem tā kā ar dūrēm pierādīt to, ka tu esi līdzvērtīga un ka tu drīksti un saņem tādu pašu atalgojumu, kādu saņem vīrieši. Līdz ar to man šis jautājums ir saprotams un man būtu svarīgi, lai jau pašā startā ir vienādas izredzes un lai tiek vērtēta kompetence, lai tiek vērtēta izglītība, lai tiek vērtētas zināšanas un pieredze, nevis tas, vai tu esi vīrietis vai sieviete. Un tanī brīdī, tad, kad konkursa kārtā šis amats tiek iegūst, tad ļoti svarīgi, lai šis atalgojums būtu līdzvērtīgs, nevis par 17–22% mazāks nekā vīrietim, jo tam nav nekāda objektīva pamatojuma. Tā kā šie ir tie jautājumi, kas mani satrauc, un partijas kontekstā, apvienotā saraksta kontekstā drošība ir tas jautājums, kas mums ir ļoti būtisks, ne tikai drošība uz ielām un skolās, bet arī drošība mājās, lai katrs rīdznieks jūtās droši savās mājās un lai viņš zina, kā rīkoties tajā situācijā, ja viņš saskarās ar šo vardarbību ģimenē, kur zvanīt, kā rīkoties, ko darīt, kādi secīgi ir šie soļi. Līdz ar to es teiktu, ka manā skatījumā tieši šie preventīvie pasākumi būtu tie, kas būtu ļoti, ļoti būtiski, izglītot gan sabiedrību, gan jauno paudzi. Tanī skaitā es pati audzinu divus brašus dēlus, un es zinu, kas notiek skolās, un tā ir nākamā paudze. Un arī nākamā paudze ir jāizglīto par to, kas tad ir normāli, kādā vidē ir jāaug, kā ir jātiecās vienam pret otru, kādām jābūt šīs savstarpējām attiecībām. Tā kā, jo viena lieta ir meklēt šos risinājumus, ko darīt ar sekām, bet otra lieta ir šie preventīvie pasākumi. Paldies, liels, jā. Paldies. Tālāk dodam vārdu Reģīnai Ločmelē no partijas Saskaņa, kas kandidē ar numuru 1. Tieši tā, un esmu vienīgi šeit ar numuru 1, kas liecina tikai par to, ka man bišķiņa lielāka pieredze meitenes. Bet es varu pastāstīt par to, kāds bija mans ceļš politikā. Un šeit sēž Iluta Lāce, ja, kurai es esmu pateicīga par to, ka viņa jau kopš 2000 gadu sākuma bija organizējusi to, teiksim tā, kustību, lai meitenes, lai sievietes nāk politikā. Es ļoti labi atceros, mums bija brauciens uz Stokholmu, un mēs varējām novērot, kā notiek priekšvēlēšanu kampaņa vienai sievietei, kuru pēc tam ievēlēja Rīgstagā. Bet bija tas tā. No Latvijas bija delegācija, visas sievietes no Lietiešu sieviešu kluba tīpaši atbrauca, ziniet, kleitiņās, smalkajos papēdīšos un tā tālāk. Un pēkšņi atnāk tāda konkrēta sieviete, kā es atceros, pat viņai bija melna kleita, zilas tādas garas zeķes, un mēs atbraucām uz vienu mazu pilsētiņu un nenormāli liela lietus. Viņai bija priekšvēlēšanas kampaņa pilsētiņas laukumā. Tur bija ielikts mikrofons, divas tādi pastiprinātāji, un viņa stāvēja zem lietussarga un stāstīja, manuprāt, stundu vienam vienīgajam cilvēkam savu programmu. Tolāk es padomāju, vai tas ir normāli, vai tas ir labi. Es pēc tam pat pajautāju, vai šī sieviete tika ievēlēta. Jā, viņa tika ievēlēta, un kopš tā laika savā partijā un jebkuriem jauniem cilvēkiem, un tīpaši jaunajām sievietēm stāstu tā. Jums ir jābūt gatavai stāvēt laukuma vidū ar mikrofonu rokā un vienam vienīgajam cilvēkam stundu, divas stāstīt visu, ko es domāju par valsti, par sistēmu, par to, kas ir jāmaina un tā tālāk. Un vēl viena lieta, ko es esmu sapratusi savā vecumā, jo es nekautrējos teikt, ka man šogad būs 59, man ir 3 bērni un jau 4 mazbērni, 3 mazdēli un 1 mazmeita. Un es varu teikt tā, ja jūs esat gatava atteikties
domātu par to, kā jūs izskatāties konkrētajā situācijā, es domāju, izskat ziņā, un domāt tikai par cilvēkiem, par to, ko jūs darat, tad jūs esat gatavi iet politikā. Tiklīdz jūs domājat par to, kā jūs izskatīsieties politikā, ja, jūs neesat tam gatavi. Jo tas ir smags darbs cilvēku labā. Un es tiešām iesaistījos sieviešu kustībā vēl 90. gadu vidū, tā bija labdarība, tas bija Lietušu sieviešu klubs, pēc tā mums bija pat feministu konferences, bet pats svarīgākais bija pēc Zolotūdas traģēdijas, jo es dzīvoju Zolotūdu un gāju bojā mani kaimiņi, un tas bija tas, ka es nevarēju stāvēt malā, un es izmantoju iespēju runāt, un runāju līdz šim par vismagākām tēmām. Mans laiks ir beidzies, bet sociāla joma, tā ir tā, kur es pētu jau 3 gadus, lasu lekcijas, varu 2 stundas stāstīt par jebkuru pabalstu un tā tālāk. Paldies. Būs vēl iespēja to pastāstīt. Mēs gaidījām arī Daigu Pirogovu no Jaunās konservatīvās partijas, joprojām gaidām. Mēs pirms gatavojoties šai sarunai skatījāmies, kā tad ir ar jūsu partiju programmām, un tādu vārdu kombināciju kā dzimuma līdztiesība īsti neatradām. Taču mēs atradām dažādus tādus praktiskus piedāvājumus, kas varētu palīdzēt situācijās dažādas, tur, piemēram, pabalsti par bērnu piedzimšanu vai dzīvojamais fonds, vai ka tiks veidots un pieejams, un tad bija arī par pusdienām, brīvpusdienām, arī parādījās kaut kas par jauniešiem. Tā kā, var sakot, skatoties tā uz tādām nozarēm, jo sievietes un vīrieši ir visās dzīves jomās, varēja atrast risinājums, piedāvājums, kas varētu uzlabot situāciju, un arī īpaši mēs domājam par sievietēm. Un arī domājot par vardarbības novēršanu. Jo arī centrs Mārta ikdienā mēs tieši sastopamies ar to, ka, piemēram, ja mums ir izdevies panākt resursus no valsts cietušo rehabilitācijai, un šogad vien mums ir aktīvi klienti šeit Rīgā, ar kuriem mēs strādājam virs 200 līdz šim posmam, no pagājušā gada tie, ar kuriem mēs strādājam, virs 100, tad tas ir apliecinājums, ka vardarbība ir ļoti aktuāla problēma arī Rīgā, un tas, ko mēs redzam, ka viens no tādiem sāpīgiem jautājumiem ir dzīvokļu pieejamība. Tas arī ir viens no tādiem kavējošiem faktoriem, lai pārtraukt šīs vardarbīgās attiecības. Tāpat arī, ja tev ir jārisina visi savus 100 dzīves jautājumi, pieskatīšanas pakalpojumu bērnu, pieskatīšanas pakalpojumu kvalitatīvu, ka tu var droši atstāt, un tev ir līdzekļi, par ko samaksāt par šo pakalpojumu, tas arī ir viens tāds aktuāls jautājums, ko mēs redzam, kas iztrūkst. Un nerunājot arī par to, ka pašam Martas centram ir tā, ka ir ļoti mazas telpiņas, šauras un, kā teikt, viens otram esam uz galvas. Daudz dažādas problēmas tepat Rīgā, ko mēs identificējam kaut vai tajā savā darba laukā, kuras var risināt un kur mēs saredzam, kad arī pašvaldība ienāk ar saviem resursiem un savu atbalstu. Jūs iezīmējāt to, kas jūs personīgi motivēja iesaistīties politikā un kandidēt pašvaldības vēlēšanās, lai būtu deputāts Rīgā un varbūt ne tikai ieņemt kaut kādus nozīmīgākus amatus un jautājumus risināt. Kas ir tieši tie jautājumi, kas ir saistīti ar dzimumu un līdztiesību, un kas ir jūsu partijas programmās, kurus jūs tā kā saredzat, kas ir prioritāri risināmi, un kur jūs pieslēgsieties un tiešām liksiet to savu ārtavu. No visa tā lielā klāsta, kas ir programmās, kas varbūt netik spēcīgi ir iezīmēti un papildus tam, ko jūs jau minējāt, vai arī pastiprinot to, ko jūs jau minējāt. Atkal, varbūt tad sāksim no Regīnas. Tu tieši beidz ar to, ka sociālā joma ir tā lieta, kas būtu, kur tu saredz ļoti daudz risināmā. Aiziet. Sākšu ar kritiku. Selīna teica, ka Klemberga kungs un progresīvi ļoti daudz, ko ir panākuši tie sociālajā jomā. Man nesen bija diskusija tieši par šo jautājumu, un varu teikt tā. Diemžēl nav sazobs un nav pastrādāts pie tā, lai Saeimā pieņem tādus likumus, kas palīdz pašvaldībai palīdzēt reāliem cilvēkiem. Tas ir gan patversmju ziņā, gan sievietēm, gan vīriešiem, gan es uzskatu, ka jābūt obligāti
vienalga kā nosaukt patversme vai kas, sievietām, kas cieš no vardarbības. Ja? Mēs runājam jau sen par to jautājumu, ka ir jābūt vietai, kur sieviete var atskriet nakts vidū un palikt drošībā, kur viņai būs no rīta kafija un vismaz maizīte kāda paēst. Pašlaik ir tā, ka man dažreiz arī zvana nakts vidū, ja, kur sievietes raud, ir atsūts policija, es stāstu visu, kas ir jādara un tā tālāk, bet tā ir nakts vidus. Ja? Es dažreiz biju pieņēmusi pie sevis meitenes, kas aizbēg no mājām pusaudzes. Tā ir tiešām ļoti aktuāla tēma. Runājot par to, cik daudz brīvu pirmo stāvu Rīgas centrā, manuprāt, Rīgai varētu būt tāds projekts līdzfinansēt un dažas telpas vai pašiem īrēt no namu īpašniekiem, vai skatīties, kur šīs telpas ir brīvas, un tiešām tie pirmie stāvi, manuprāt, jāatdot gan jauniešiem, gan tādiem centriem kā Marta, un jāizmanto sabiedriskām interesēm. Te ļoti jauki var pasēdēt kafiju, padzert cilvēkiem un tā tālāk, bet ko es redzu? Jauniešiem nav kur doties un nav kur pulcēties. Mums bija jauniešu diskusija, un viņi to ir apliecinājuši. Un arī sievietēm, kurām ir krīzes situācijas, kuras domā varbūt par šķiršanos, ko viņiem darīt, kad dzīvot tālāk. Un tas ir tikai pašlaik mūsu saruna, ņemot vērā dalībnieku vecumu, ir tāda, pārsvarā par jaunām sievietēm. Jūs nevarat iedomāties, cik problēma ar sievietēm 50 plus. Un kādas problēmas ir sievietēm 60 plus, brīdī, kad valsts un saima, kur sēž arī progresīvie un visas citas liberālas partijas, ir pacēlusi pensijas vecumu arī sievietēm līdz 65 gadiem. Jūs parunājat ar sievieti, kuru palikusi bez darba vecumā 60 plus. Un kā viņa jūtas un kā tā dzīvo. Tā kā problēmu ir ļoti, ļoti daudz, bet tā, kā es teicu, telpu problēma, mājokļa problēma, tā ir atsevišķi. Manuprāt, ir jāpārskata un jāredidē registri, lai vientuļa sieviete ar 2 bērniem varētu pretendēt uz sociālu dzīvokli, uz pašvaldības dzīvokli. Pašlaik nevar, tikai ar 3. Tāpēc visas meitenes, kas nāk no bērna namiem, viņi uzreiz dzemdē 3, jo zina, tad droši viņai būs dzīvoklis. Bet vientuļi vecāki ar 1 vai 2 bērniem, tas pašlaik ar OECD pētījuma rezultātiem ir viena no neaizsargātākajām grupām. Paldies! Paldies! Tas ir labi, ka zina, bet ir, kas nezina, ļoti daudz ko nezina, un par iespējamu pakalpojumiem nezina ne par valsts, ne par pašvaldības. Paldies! Vārds tālāk Diānai Kalējai no apvienotā saraksta. Jā, paldies! Tātad paturpinot tēmu par dzimumu līdztiesību, ļoti krasi, ļoti skarbi tas atspoguļojās arī demogrāfijā, tas, kas mums notiek šobrīd Rīgā ar dzimstību. Kādā kontekstā? Tādā, kad es arī izlaidīšu to caur sevi kā māte. Ja tu esi gaidībās un ja tu domā par ģimenes paplašināšanu, tev jājūtās ar droši. Tev jājūt savas pilsētas atbalsts un garantija, kad tu varēsi parūpēties par savu ģimeni un ka tev būs iespēja atgriezties darbā. Apvienotajā sarakstā viena no lietām, ko mēs solam, tā tad ir šis pabalstu paaugstināšana, kas, manuprāt, šobrīd ir kritiski zems, tie 150 eiro, un mēs vēlamies pirmreizējo pabalstu pakāpeniski paaugstināt līdz 500 eiro. Tā ir viena lieta. Otra lieta ģimenei, tātad pirmajam mājoklim, ja mēs runājam par nekustamā īpašuma nodokli, būtu šī atlaide 90%, kas ir, manuprāt, tikai normāli, un tā tam būtu jābūt. Ja mēs runājam par vardarbībā nonākušiem cilvēkiem, un es šeit negribētu varbūt izcelt tieši sievieti vai vīrieti, ja mēs runājam par dzimumu vienlīdzību, jo arī vīrieši arvien vairāk sāk ciest no šīs vardarbības ģimenē, līdz ar to
šeit vairāk es gribētu raudzīties no tā skata punkta un risināt to jautājumu, izglītot tieši pašvaldību policiju, kā viņiem rīkoties tajā situācijā, lai šo varmāku izņemtu no šīs ģimenes, kur tiek nodarīts pāri. Lai nav tā situācija, kad sievietei nakts vidū ātri ir jārisina jautājums, un lai nav tā, ka viņai ir tai, kurai jāsteidz un jāmeklē patvērums. Lai sieviete vai vīrietis jūtās droši, ka viņš ir piesniegt pašvaldību policijai un policija par viņiem parūpēsies un izņem šo varmāku no ģimenes. Un tad jau secīgi tiek risināts jautājums, tiek risināts jau tās sekas, kādas ir radītas šajā ģimenē. Tā kā šīs ir tās divas lietas, kuras es gribētu īpaši izcelt, par kurām būtu jārunā šie preventīvie pasākumi, izglītot, runāt par to pēc iespējas vairāk un arī jauniešu vidū, lai nebūtu tāda termina kā origo bērni. Ja, mums ir jādomā par mūsu nākotni, mums ir jādomā par jauniešiem un par sabiedrību kopumā. Paldies jums, Lāz! Paldies! Vienkārši informācijai uzreiz pateikšu, ka saskaņā ar mūsu valsts likumdošanu valsts policija var veikt šo nošķiršanu līdz pat 8 dienām uzreiz, un tas nekas, ja tas dzīvoklīts arī pieder šim vardarbības veicējam. Un arī ir iespēja pieprasīt šo te pagaidu aizsardzību, kur tad tālāk tas būs tiesas lēmums, cik ilgi šī persona būs izlikt no šī mājokļa, pat tad, ja tas ir vardarbības veicēja mājoklis. Lūk, tas tā zināšanai, visiem informācijai. Karīna Plaude, Latvija 1. vietā. Kas ir no jūsu partijas šie dzimuma līdztiesības jautājumi, kuros jūs tiešām arī ieliksiet visu savu enerģiju, lai viņi notiktu? Jā, Ilu, tu jau iezīmē pareizi partiju programmas, un mūsu partijas programmā ir šie jautājumi, kas ir saistīti gan ar mājokļiem, gan sociālajiem dzīvokļiem, gan saistībā ar pabalstu piešķiršanu, bērnu piedzimšanas pabalstu. Un es varu teikt, ka arī līdz šim arī uz budžetu vienmēr ir gatavoti priekšlikumi par pabalstu, kas ģimenē tiek maksāti tā kā paaugstināšu. Tas, ka viņi netika atbalstīti, tas ir cits jautājums, bet šādi vienmēr tiek virsīts, viss, kas ir saistīts ar ģimenēm, bērniem, vienmēr. Un, ko es varu teikt, pašvaldība var dažādi iesaistīties. Arī, ko Regina pieminēja par telpām, ja, un arī par šiem konspiratīvajiem dzīvokļiem, viennozīmīgi tādiem ir jābūt, un var atrast risinājumu, ja ļoti grib. Tas var būt saistīts ar to, ka, ja, piemēram, būvnieks ir uzbūvējis kādu no īres namiem, ja viņš šādām funkcijām piešķirt kādu no dzīvokļiem, tad viņš dabūna tieši tā nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, tas varbūt arī runa par to, un tieši tāpat var iesaistīt uzņēmējus, ja viņi iesaistās šādās programmās, un šām sievietēm, kuras cietuši no vardarbības, piedāvā iespējams darbu, jo mums te uzņēmēju organizācijām sadarbojamies, uzņēmēji saka, trūks darba resursu, tad īstenībā var iesaistīt šīs organizācijas tieši arī piedāvājot kaut kādas nodokļu atlaides tieši, ja šī te projekta ietvaros sadarbībā ar pašvaldību šeit nodarbināt šādas sievietes. Un es domāju, ka tās lietas viss ir izdarāmas. Un attiecībā arī uz apmācībām pašvaldībai noteikti ir jāiesaistās un jāapmāca. Un te jau kolēģi arī pieminēja par to bāriņtiesu apmācību, cik es saprotu, tas likuma projekts arī grozījumi šajā likumā ir iestrēguši. Ministru kabinets tagad laikam tikai līdz 2026. gadam jāizstrādā noteikumi. Tas ir, kas saistīts ar certifikāciju un apmācību. Tātad šīs te procesi notiek ļoti vāji un daudz lietas var izdarīt pašvaldība, bet daudz lietas ir tomēr vairāk saistīts tieši ministriju, kā viņas virza savus grozījumus kaut kādos likuma projektus, kas aizsargā ģimeni, bērnus, sievieti un visas šīs te jūtīgās, sociāli jūtīgās grupas. Labi, paldies. Vēl gan ir iespēja ko pateikt, bet, ja laiks netiek... Nē, es laikam ātri runāju. Ir viss pateikt, jā. Galvenais, ko gribējās pateikt. Jā. Labi, paldies. Kā mums tur izskatās? Šis ir mīnus. Jā, es tikmēr atgādināšu visi tie, kas atrodas šeit klātienē, padomājiet par saviem jautājumiem, kurus gribētu uzdot šīm kandidātēm, kas jums uz sirds. Dāce Bargā. Jā. Latvijas attīstībai. Jā, pirmais, kas attiecas uz to dzimumu līdztiesību. Mana partija, protams, iestājās par to, ka sievietēm ir jābūt klātesošām lēmumu pieņemšanas procesos, un Rīgas pašvaldībai ir jārāda principā tam priekšzīme.
Un, tas, ka sievietēm ir jābūt iesaistītām politikas veidošanā, sākot, no budžeta līdz pilsētas plānošanai un arī drošībai, par ko mēs daudz šodien runājam. Es pieņemu, ka man šajā auditorijā nav jāskaidro, kāpēc, bet, atkārtosim, tā kā ir arī tās 3 minūtes dotas, kad, skaidrs, ka es pieņemu, ka iespējams daudz šajā auditorijā ir lasījuši Peresas grāmatu Invisible Woman, kur ir skaidri atainots tas, kā vēsturiski pilsētas ir veidots balstoties uz šo te vīriešu skatpunktu, uz viņu ērtību, uz viņu vajadzību, uz viņu principā tādu redzējumu, un tas nav pat tā slikti domāts, tie sliktie vīrieši, kā viņi izdarīja, ne, viņi vienkārši tajā brīdī bija pie varas, viņi bija lēmumu pieņemšanas procesā, viņi tā šo situāciju redzēja, bet iesaistoties sievietēm, mēs sākam pamanīt kaut kādas dažādas lietas, tā skaitā arī, kā mēs atšķiramies, kaut vai tāda sīkuma, kad sabiedriskās toaletes sievietēm tomēr ir nepieciešama lielāka platība, un tam ir pamatoti iemesli, kāpēc veidojās tās rindas, tāpēc, ka viņas tur dodās ar bērniem un vēl dažādas citas lietas. Tas būtu par to līdztiesību, vienkārši, kad tai klātbūtnē ir jābūt, tāpat arī nerunājot tieši par Rīgas līmeni, bet, teiksim, valstiskā līmenī domājot kaut kas tāds, kā lai pensijās iekrīt kaut kas no tā, ko tu esi saņēmis savā bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā, tas principā tika panākts tikai nesen. Tas ir pēdējos gados panākta lieta, un šādi vienkārši piemēri ir viens pēc otra, kāpēc sievietēm ir jābūt iesaistītām, tāpēc, lai šādas lietas tiktu redzētas. Tad tālāk, kas attiecās uz tiem sociālajiem pakalpojumiem, skaidra problēma ir tas, ka šobrīd ir ļoti liela rinda, un ka tā ir jārisina, kādi ir varianti, ciešāk sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, lai varētu arī šādi pakalpojumi tikt sniegt caur nevalstiskajām organizācijām. Tas patiesībā pat būtu veicināms, lai dažādas organizācijas piedāvā šos pakalpojumus, jo tad centrā patiešām ir cilvēks, un tas, kas viņam ir nepieciešams, un šīs organizācijas ir ieinteresētas šos pakalpojumus attīstīt ar vien labāks un labāks. Un veicināt arī sociālo uzņēmējdarbību. Tas nozīmē atvieglot dažādas birokrātiskus procesus organizācijām, lai viņas varētu arī ne tikai ziedojuma veidā, bet varbūt kaut kādas citas uzņēmējdarbības veidā arī nopelnīt, kā tas notiek dažādās citās organizācijās citur Eiropā. Es redzu, ka tur tas laiks tomēr ir tieši. Nē, vairs nevar. Okay. Labi, viss vairs nevar. Paldies, laiks ir izmantots. Linda. Jā. Jaunās vienotības par saraksts. Jā, viena no lietām, par ko es gribētu parunāt, ir līdzdalības budžetēšana. Tad, ja mēs palasām starptautiskas pētījumus, un tur ir jautājums par to, kādā veidā nodrošināt dzimumu līdztiesību, patiesībā līdzdalības budžetēšana ir viena no lietām, kas tiek izcelta kā tāda iespēja, kā iekļaut arī šo te jautājumu, kā tiek iekļauts gan sieviešu, gan vīriešu perspektīvas par to brīvā laika pavadīšanu, par ceļu uz darbu, par ceļu uz skolu, uz izglītības iestādēm un tam līdzīgi. Un Rīga ir viens no tiem labajiem piemēriem. Man liekas, ka mēs tiešām varam arī lepoties ar to, kā Rīgai ir gājis ar līdzdalības budžetēšanu. Vēl viens jautājums. Man jāatzīstās, ka es tomēr gribu parunāt arī bišķīt par tādu negatīvo lietu. Mēs runājām par to, cik ir svarīgi, ka sievietēm ieliek plusiņus, bet tas, ka sievietes ir politikā, vispār negarantē nekādu dzimumu līdztiesības jautājumu aktualizēšanu. Dažkārt īstenībā sievietes tieši ir tās, kas palīdz nodrošināt to, ka mums rodas problēmas. Es arī esmu gana veca, lai atcerētos arī Šleserkunga pirmo atnākšanu, kuras gaitā mēs tikām pie likumības grozījumiem. Kā rezultātā skolās nebija iespējas, un vēl joprojām tā ir milzīga problēma, runāt par seksuālo un reproduktīvo veselību. Un mēs runājam it kā par to, cik šausmīgi svarīgi ir izglītot jauniešus, vai ne? Bet ko mēs tieši domājam ar izglītot, vai stāstīt viņiem par to, ka vajadzētu tā kā uzturēt tradicionālo ģimeni, vai tomēr par to, kas ir atbildīgas attiecības, kas ir piekrišana, kas notiek ar dažādu vielu lietošanu un tam līdzīgi. Mums praktiski visā Latvijā, un tā nav tikai kaut kāda īpašā Rīgas problēma, nav tādas normālas sistēmiskas seksuālās reproduktīvās izglītības. Regulāri arī tā skaitā no Latvijas pirmajā vietā notiek milzīgi uzbrukumi organizācijām, kas to mēģina skolās nodrošināt, milzīgi uzbrukumi ekspertiem, milzīgi uzbrukumi izglītības zinātnes ministrijai un tās iestādēm. Līdz ar to man liekas, ka tā ir ļoti liela problēma. Un ar to ir jārēķinās, ka sievietes negarantēs to, ka mums būs dzimuma līdztiesības jautājumi aktualizēti. Tur jābūt cilvēkiem arī bišķīt izpratnē par šiem jautājumiem. Nākamais, ja mēs runājam par programmatiskajām lietām,
Tad, protams, man pašai ir aktuāls, protams, tas drošības jautājums, un mēs pārāk reti, kad runājam par to, ko tad nozīmē tā drošība. Ka tas nav tikai varbūt kaut kāds civilā aizsardzība, bet tas ir arī daudz plašāk. Piemēram, tās ir apmācības pašvaldības policistiem, tā ir pašvaldības policijas stiprināšana, tas ir arī finansējums pašvaldības policijai. Tā ir arī video novērošana. Tas ir tieši tas, par ko Selīna runāja, par drošu ceļu uz mājām vakaros, lai ceļš ir apgaismots. Es pat agrāk dzīvoju Grīziņkalnā, un es redzēju, kā izmainījās viss Grīziņkalna rajons tajā brīdī, kad tika izremontēts parks, kad tu sāki varēt mierīgi aiziet mājās vai no rīta aiziet uz darbu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir tik ļoti sīks jautājums. Un vēl viena lieta, ko es gribu teikt, jā, sociālajā jomā dažās vietās Rīga ļoti daudz finansē, un es zinu, ka ļoti daudz pensionāri deklarējās Rīgā, lai saņemtu sociālos pakalpojumus, bet, diemžēl, kādu Rīgu mēs pārņēmām, pārmaiņu koalīciju, izzaktu Rīgu. Un tad mēs brīnamies par to, ka nepietiek kaut kādām lietām naudas. Paldies! Paldies! Tālāk tiek vārds dots Selīnai un aiziet no progresīvajiem. Jā, paldies. Selīna Mancāne. Tieši tā, pārņēmām Rīgu mēs un 20. gadā atbalstu saņēma no sociālās jomas 20 cilvēki. Šajā gadā saņem jau 950 cilvēki, kas ir milzīgs kāpums. Kāpēc tas ir svarīgi tieši sievietēm un kāpēc tas ir vispār būtiski, ka mēs kāpinam šo sociālo atbalstu? Pirmkārt, tika ieviests princips, kurš nosaka to, ka budžets ir jāplāno tā, lai 10% vismaz tik novirzīti sociālajai jomai. Sievietes bieži vien uzņemās šo atbildību, un viņām ir jārūpējas gan par bērniem ar īpašiem kādiem traucējumiem vai arī vecākiem cilvēkiem, kā jau es minēju, asistenti, aukles, palīdzība dažādi, gan rehabilitācija, tas viss ir pieejams un tas atvieglo sievietes ikdienu. Tas īstenībā mūs padara līdzīgus vīriešiem. Mēs varam darīt to, ko mēs gribam, nevis to, kur mums bieži vien uzliek tādu sabiedrības spiedienu, kas ir pienākums mums ar to nodarboties. Tad es arī varbūt gribētu oponēt mazliet. Iepriekš kolēģi teica par Linda ne tu, bet Regīna teica par to, ka jā, šīs te patversmes, bet mēs zinām, ka Varmāk atradīs šo sievieti ļoti ātri, tāpēc, manuprāt, ir jādomā par tādiem risinājumiem, kas ir ne tikai uz krīzi vērsti, bet arī tādi risinājumi, kas varētu palīdzēt tiešām ilgtermiņā, jo bieži vien no šīm krīzes situācijām pēc tam, kad beidzās tas termiņš, sievietes ir spiestas kaut kur atkal atgriezties. Ko mēs arī ieviesām, šobrīd ir tāda sadarbībā arī ar NVO sektoru, kas ir inkognito dzīvokļi, kad ir pieejami tādi dzīvokļi, kur nav zināms adreses, nav zināmas vietas uz patversmi, tur būs klāt uzreiz viņš, un sievietes sēdēs atkal savā izolācijā. Nākamais solis, protams, ir mājoklis, lai būtu pieejams un ērts un tiešām pieejams mājoklis Rīgā ir milzīga problēma ne tikai sievietēm, bet vispār visā sociālā sektorā ir ļoti liels iztrūkums mums ar šiem dzīvokļiem. To var izsināt dažādos veidos, gan partnerībās, gan arī subsidējot īres maksājums, gan daļai, gan pilnībā, un tas tiek arī risināts. Tas, kas ir nākamais solis, protams, ir šī pilsētas plānošana, lai mēs padarītu vienkāršāku, saprotamāku vidi, pieejamāku sievietēm, kā jau es mēģināju atkal uzsvērt, ja šī ir tēma, vides pieejamība, tā ir sieviešu atkal problēma, jo bieži vien sievietēm ar ratiņiem ir jāiestumjās gan dažādās vietās, kur tur nevar izdarīt, un mums ir daudz vairāk svarīgi šīs te pulcēšanās vietas arī pieejamas, lai tās būtu pārskatāmas. Protams, šeit uzreiz iestrādājas vispārējie apstākļi, kas ir svarīgi drošības uzlabošanai, gan novērošanas kameras, sadarbības ar patrulēšanas, tātad patruļām, apmācīt ne tikai bāriņu tiesas, bet arī pašvaldības policisti, jo vardarbības formas ir ļoti dažādas, un mēs pat nevaram iedomāties, par kādām lietām cilvēki pat baidās par to runāt un nosaukt skaļi, ka tā ir vardarbība un es to netaisos tolerēt, un tas ir jārisina. Tādēļ es domāju, šīs visas lietas saliekot kopā ir ļoti daudz, ko Rīgā vēl darīt, jo projām mēs dzirdam par drošības problēmām, mēs dzirdam ne tikai naktī, bet arī pa dienu, tāpēc tas būtu jārisina. Tāpat arī šiem te bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi, tiek nodrošināt pakalpojumi, gan mediācija, gan vispārējie, kas arī palīdz risināt to, lai šī te prevencija tiktu nodrošināta. Visi jau pieminētie pasākumi, gan preventīvie un valsts pusē esošie, ir ļoti, ļoti būtiski, lai mums vispār neveidoto šādu te nelīdzsvarotu situāciju, taču pašvaldības rokās ir ļoti daudz iespējas, kā šo sistēmu veidot ērtāku un līdztiesīgāku. Paldies! Tātad Centrs Marta rīko šo diskusiju, lai mēs parādītu izcils sievietes dažādos
politisko partiju sarakstos, apzinoties, ka mēs dzīvojam patriarchālā sabiedrībā un bieži vien aiz dzimumu stereotipu aizsaga mēs nepamanām profesionāls un nepamanām tos cilvēkus, kas patiešām ir gatavi kaut ko darīt arī dzimumu līdztiesības veicināšanai un sieviešu tiesību aizstāvībai. Un tātad tagad vārds ir jums. Jautājums kandidātēm. Labdien, mani sauc Jelizaveta Korotkova, organizācija Ne vecāko atsvešināšanai. Klausoties jūs, es īsti nesadzirdēju, ka jūs līdz galam saprotat, kas ir mūsdienu varmācības formas. Šeit klāt ir divas sievietes, kurām ir liekts satikt savus bērnus, vienai jau 6. gadu, otrai 2. gadu. Un tāpēc es gribu uzdot jautājumu, un lai jūsu atbildes tiktu dokumentētas, jo es pie jums vērsīšos, kad jūs tiksiet ievēlētas, lai es redzētu, kā jūs atbildējāt. Vai situācija, kad mātei ir liekts satikt savu bērnu vairākus gadus, ir vardarbības forma? Paldies. Es gribētu, lai visi atbildētu. Tātad vienkārši jā, nē. Es uzskatu, ka tā ir vardarbības forma, un es tā šķirta sieviete, kura arī ir solo mamma ar 2 bērniem, ļoti labi zinu, ko nozīmē šīs vecāka attiecības, un tur jābūt tiešām ļoti lielai cieņpilnai sadarbībai, lai varētu izveidot viņas veiksmīgas no abām pusēm. Un es uzskatu, ka bieži vien vīrieši ir tādā situācijā, kur viņi ir ekonomiski vai citādā veidā pārāki, un to izmanto, un pie šķiršanās ļoti bieži vīrieši manipulē ar sievieti, es tev atņemšu bērnus no sērijas. Tas ir ļoti, ļoti tāds populārākais dzirdētais arguments, kāpēc sievietes arī baidās un nepārtrauc attiecības ar varmākām. Jā, man jāatzīstās, es nezinu jūsu organizāciju un es nezinu kontekstu šim stāstam, bet, ik pa brīdim mēdījos izskan arī pie manis dažreiz ir vērsušās sievietes, kas vienkārši, kur ir šis te ekonomiskais aspekts, ka vīrietim ir lielāka finanšu līdzekļa, kā tieši Selīna teica, un lielākas iespējas juridiskos veidos atsvešināt bērnu, bet man ir ārkārtīgi grūti komentēt, ja jūs vienkārši nepaskaidrojāt neko drusciņu vairāk, es tā baidos izteikt kaut kādas secinājumus, nezinot neko par šo stāstu vairāk, bet varbūt mēs varam pēc tam parunāt par to. Paldies. Es zinu vairāk par šo stāstu, bet atbildot uz jautājumu, protams, ka tā ir vardarbības forma, bet vienīgi kontekstā ar to, kā teiksim, šo te saskarsmi īsteno vai neīsteno bāriņtiesa, tur vienmēr ir, tas ir tas, teiksim, cik es esmu ar cilvēkiem runājis un saskārusies šīm dažādajām situācijām, es saprotu, ka tur ir šī milzīgā pretruna, kad ir gadījumi, kad cilvēkam tiek tiešām liekta šī saskarsme, un tas tiek darīts vienkārši ietekmējot kaut kādā veidā bērnu, tur, sagrozot visu kaut kādu dažādu informāciju, lai tas nenotiktu. Un ir gadījumi, kad bērniem ir jātiekas ar varmācīgiem tēviem, kas ir darījuši pāri viņiem, kas ir darījuši pāri mātēm viņu acu priekšā. Un, teiksim, par to vispār es neesmu dzirdējis baigi daudz diskusijas, ka tiktu runāts, ka tā arī ir vardarbības forma, ja bērns to ir vairāk kārtīgi redzējis. Un tad patiesībā es patiešām redzu, ka saistībā ar to bērnu saskarsmi, loģiski arī visas tās problēmas sāsinās pie tām bāriņtiesām. Un, ja sieviete pirms tam ir bijusi pierādīta vārdarbība, ir bijusi izziņas no Martas centra, ir bijis viss kaut kas tur slimnīcā, ir bijuši, var sakot, liecības, kad ir noticis kaut kas, kad ir bijusi vārdarbība. Tāpat nonāk pie tās bāriņtiesas un sākas šī filozofiskie vingrinājumi par to, kad ir nepieciešama saskarsme ar abiem vecākiem. Kas tā, protams, ir nepieciešama saskarsme ar abiem vecākiem, bet mēs runājam par kaut kādām situācijām, kas ir izņēmumi, kas ir, protams, vārdarbība. Tas ir viens no šiem izņēmumiem, un ka tur ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar šo saskarsmi, kā viņi tiek atjaunot. Kādā veidā. Te arī viens svarīgs aspekts par to, ka, ja ir ciest no vardarbības un ved uz saskarsmes bāriņtiesas un telpām bērnu, kaut vai tādu mazu elementu, lai šī sieviete nesatiek to varmāku notodot. Ja? Un šitā tāda visāda smalkuma, kas ir, vienkārši viņas varētu pieminēt, tas ir miljoniem. Tāpēc šis aspekts par to bērnu atsvešināšanas ir vienkārši viens no tā ir liela problēma, bet vienkārši viņa ir ļoti daudzslāņaina un sarežģīta.
sarežģīti visā tajā lielajā kontekstā, var sakot, kādi tie gadījumi un situācijas ir. Paldies. Nu, it kā jau nebūtu sarežģīti, ja mēs zinātu, kas ir vardarbība, kas ir dzimumā balstīta vardarbība, un ka mēs neatbalstam un nenostājāmies vardarbības veicēju pusē, bet nostājāmies cietušā pusē. Bet es dodu tālāk vārdu Karīnai. Jā, atbildot uz jautājumu, protams, ka tā ir vardarbība gan pret šo sievieti, kur nevar satikt savus bērnus, gan arī pret šiem bērniem, jo šī saskarsme ir ļoti svarīga. Un vēl trakāk, visi kolēģi pieminēja, ka nereti tiek izmantots tieši šis sociālais aspekts, ka tev nav darba, un tādēļ šie bērni nedzīvo ar māti, bet dzīvo iespējams ar tēvu, un varbūt, ka pat viņš ir emocionāls varmāk, ja viņš nav varbūt fizisks, kas nav principā pierādāms. Bet jautājums ir par to, ka trakākā situācijas tāds, ka šeit sievietē, kurai liek tikšanās ar bērniem, vēl arī tiek piespriezt maksāt alimentus. Ja? Šīs situācijas vispār ir vienkārši kaut kas nenormāls. Ja? Un, principā šādās situācijās viss, ko var darīt vispār, jebkādas institūcijas, gan organizācijas un arī valsts palīdzēt, kā tad sieviete atgriezties šajā darba tirgu, jo iespējams, ka viņa tieši nav nemācījusies, neiegusi profesiju, ne vispār darbā, bijusi tieši dēļ šīs emocionālās vardarbības, pastiprinātas kontrolas, aizlieguma, mācīties aizlieguma, vispār darba tirgu kaut ko meklēt. Ja? Un tā kā ļoti bieži tieši šie vīrieši varmā, kas tādā veidā arī īsteno savu šo kontroli apzināti. Ja? Tā kā, jā, protams, ka tā ir vardarbības forma. Vienkārši pamatojot savu atbildi uz iepriekš dzirdēto, jo es tiešām nezinu, kas tā ir par situāciju, tādēļ, kad vienmēr ir šis bet. Jo manā kontaktlokā ir bijusi situācija, kad vienkārši sieviete ir lietojusi dažādas vielas, teiksim tā, un tas ir bijis tas pamats, kādēļ. Bet es saprotu, šis nav tas gadījums, tādēļ man atbild, protams, kad ir jā, viennozīmīgi. Ja, bet tas ir balstoties uz to, ko es dzirdēju, ko kolēģis teica. Paldies. Es atbildēšu tā, ka jautājums ir nepareizs. Tā nav vardarbība, tas ir rupšs tiesību pārkāpums, tiesību aizskārums. Un šeit varētu paturpināt tēmu par to, vai Rīgas bariņtiesa dara visu pareizi. Es varu salīdzināt pat ar Jūrmālas bariņtiesu un zinu šīs lietas. Un pie manis bija griezušies vairāki advokāti. Un stāsts ir sekojošais. Ja ir tiesas lēmums, kurš nosaka komunikācijas režīmu gan māte, gan tēvam ar bērnu, un kāds no vecākiem pārkāpja šo tiesas lēmumu, tad šis vecāks droši var griezties, piemēram, Jūrmālas bariņtiesa, un Jūrmālas bariņtiesas vadītāja izsauc pie sevis šo vecāku un pabrīdina, ka, ja būs vēl viens tāds līdzīgs pārkāpums, būs pacelts jautājums par vecāku tiesību apturēšanu. Uzreiz ļoti iedarbīgi. Rīgā panākt tādu sarunu vismaz to vecāku gandrīz nav iespējams. Un šeit kaut kas nav kārtībā mums sadarbībās ar visām institūcijām, kuram ir jāaizstāv bērnu tiesības. Un šāds vecāku tiesību rupšs aizskārums ir attiecināms gan uz sievietēm, gan uz vīriešiem, jo pie manis bija griezošies arī vīrieši par to pašu stāstu, ka viņi maksā aliments, bet viņiem neļauj tikties ar bērnu. Un šeit cieši bērni pirmkārt. Un runājot par to, par ko runāja Karīna, ja? Joprojām mums ir ļoti daudz sieviešu, kuri turās ar visām rokām. Jebkura vīrieša, lai tik ir tas vīriņš. Ja? Bet šeit sabiedrības un sieviešu solidaritātes uzdevums audzināt tādas sievietes un stāstīt, ka nebūsiet jūs vienas, mēs atbalstīsim. Un joprojām es redzu tik daudz darbā ar visām institūcijām par to, lai šie rūpie sieviešu tiesību aizskārumi un pārkāpumi nebūtu vērojami. Tīpaši Rīgā. Paldies. Labi, paldies. Es zinu, ka ir vēl viens jautājums, dagošs jautājums. Ja varētu iedot mikrofonu. Jā. Jā, sveiki, labdien. Es kā pārstāvi, kas strādā preventīvi un ar jauniešiem pārsvarā, vai speciālistiem, kas strādā ar jauniešu, loģiski jautājuši par jauniešiem un prevenciju. Pašvaldībām viens no tādiem pamatu uzdevumiem ir darbs ar jaunatni, un viens no tiem
virzieniem, kurā, protams, ir jāstrādā, ir vardarbības prevencija. Un ir daudz dažādi skaisti dokumenti, lietas, vai ne, bet kas jūsuprāt no jūsu partiju puses būs konkrētas darbības gan politikas, gan aktivitāšu veidā, ko jūs varētu pašvaldībās veicināt, lai vardarbības prevencija, īpaši domājot dzimumā balstīta vardarbības prevencija, tiktu īstenota? Jauniešu savstarpējā, tātad savstarpējā vardarbība, bet ar to saprotot dzimumā balstītu vardarbību. Tas nozīmē gan intīmās partnerattiecībās, gan dažādas seksismas, uzmākšanās, viss iespējamais. Paldies! Kas sāk? Kur ir gatavs sākt? Tātad Rīgā jau vairākās skolās ir šī Kiva programma. Man ir jāatzīstās godīgi, vardarbība skolās pat ļoti attīstītās un turīgās valstīs turpina būt problēma. Mēs zinām Somijas ļoti labo gadījumu, bet es nevienmēr jūtos ārkārtīgi komfortabli tajā brīdī, kad tiek salīdzināt Latviju ar Somiju. Tas ir tāds laba ideja, bet nevisai šobrīd, 2025. gadā, pie tā, kāda ir ģeopolitiskā un budžeta situācija, tas nav tāds pārāk realistisks tuvākā īstermiņa mērķis. Bet man liekas, ka viena no problēmām ir, ka gan šīs bāriņu tiesas, gan skolotāji, gan pašvaldības policisti, viņi nav kaut kādas institūcijas, kas eksistē ārpus sabiedrības. Tās ir institūcijas, kas reprezentē mūsu sabiedrību un arī mūsu sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesību, par to, kas ir nevardarbības attiecības, par to, kas ir piekrišana. Un diemžēl man liekas, ka tas lielais robs, kas mums šobrīd ir, tomēr ir saistīts ar veselības mācību vai seksuālu un reproduktīvās veselības apmācību, kas dažās, par kur ir vajadzīga skolas iniciatīva. Un tad ir jācer, ka nebūs vecāki, kas pateiks, ka mūsu bērniem 17 gadu vecumā vēl nevajag stāstīt par seksu. Ja? Tā ir milzīga problēma. Un tās, diemžēl, nav tik daudz, tik lielā mērā kaut kāda Rīgas problēma, bet tā ir mūsu valsts problēma, kas ir tieši sekas tam milzīgajam tradicionālo tā saucamo vērtību uzbrukumam un galēji labējam populismam, kas ienāk mūsu politikā. Un man liekas, ka tā ir liela problēma. Un kamēr mēs nesāksim šo te risināt tādā kaut kādā pamata līmenī, protams, ka pašvaldības var visu kaut ko darīt. Un Rīga ir tas diezgan labs tomēr piemērs, ko var bieži dzirdēt. Tas gan jautājums par higienas precēm, kas Rīgā mēdnēm pieejams, kas ir brīnišķīgi, bet gribētos, lai viņas ir pieejams arī, piemēram, vai ne Ludzā vai es nezinu, tur Zilupē. Tas ir jautājums arī par šo Kiva programmu un arī par to vecāku izpratni, ja? Vai viņiem ir tā izpratne par to, kas ir vardarbība un kas ir pieņemams un nepieņemams attiecības. To šodien gatavoties diskusijas redzēju, ka Tallinas kvartālā ir ieviests tātad tas, ka virs glāzēm būs tās uzlīmes, ja, lai tā kā netiktu bērts narkotikas. Man meita bija arī nesen uz diskutē, ka viņa teica, ka viņas gāja uz toltu pa vienai un pārējās sēdēja ar šādi virs glāzēm. Mēs esam tur. Protams, mēs varam uzlīmēt uzlīmes, lai varbūt neielē kāds tur kaut kāds narkotikas, bet mēs esam tādā vietā mūsu sabiedrībā, kur seksuālu uzmākšanās, seksisms, varmācība un, es nezinu, arī tāda lieta kā zaļošana, tā kā ir reāla problēma. Un jauniešiem nav gana laba izpratne. Mums vienkārši ir jāturpina tajā investēt. Tā skaitā arī tad varbūt, ja vecāki nav gatavi par šo runāt. Jo es ļoti atvainojos, es vienkārši pateikšu, ka daudz vecāki domā, ka viņi mājās paši izstāstīs bērniem par vardarbībām, par to, kas ir vardarbība, kas ir drošas attiecības, bet, diemžēl, apkārt būs tie bērni, kas šo nezina, un mēs visi dzīvojam kopā šajā sabiedrībā. Jā, paldies. Tā, es saprotu, Selīna ir gatava pastāstīt arī, ko... Jā, es jau iesāku, kad mēs stāstījām, mēs ieviesām šo atbalsta programmu, arī 9 mēneši, ja nemaldos, ir šis te uzraudzības periods, kurā tad vecāki sadarbībā arī ar kādu speciālistu tiekās ar savu pusauzu, kuram ir varbūt jau novērot kādu uzvedības traucējumu, un tad iet cauri šim procesam, izglītojot, saprotot, veidojot šo vidi drošo, lai būtu
lai būtu arī mājās pirmkārt jau mierīgāka vide un arī zinātu, kā tiešām preventīvi strādāt ar šādiem jauniešiem. Tas, kas ir jādara, protams, absolūti piekrīt Lindai par izglītības sistēmu, un šeit, man liekas, labais piemērs ir tieši iespējot nevalstiskās organizācijas, kas jau nodarbojas ar šādu veidu izglītības programmām, un arī pašvaldība var šādas te aicināt gan skolās, gan jau bērndārzos. Ja nemaldos, kaut kas arī varbūt, es nezinu, bet man liekas, Dardzē bija arī, kad es esmu redzējis kaut kāds informatīvs materiāls, un iespējams kaut kas vienkārši ir jāpārņem šī prakse un jāveido tālāk. Tas, kas man liekas, ir svarīgi, ka reizēm nevajag izdomāt jaunu divriteni, jo ir jau organizācijas, kas darbojas ar jauniešiem, un tām arī ir jānovirza atbalsts, lai viņas varētu pienācīgāk veikt šos darba pienākumus. Mums ir arī Rīgā vairāk centri pusauģiem. Es pati biju nesen vienā, un es diemžēl aizmirsu, kā viņi sauc, bet superīgi, kā viņi arī panāk, ka tie ielas, ja cilvēki nāk iekšā, viņi iefiltrējās un iet uz parkiem, uz dažādām vietām, kur pulcējas šie cilvēki, un viņi velk arī tos jauniešus līdz sev un nāk pulcēties uz tām drošajām vietām. Un tajās drošajās vietās tad arī var pievērst vai sportam vai kādām citām aktivitātēm, lai novērstu viņu domas varbūt vai vēlmi kaut kur citur izklaidēties. Jā, labi, viena vispār lieta, kas man pašai bija grūti sev atzīt, ir tas, ka pilnībā izskaust vardarbību, diemžēl, es domāju, ka tas ir gandrīz neiespējami. Tā kā ka visam pilnīgi nekas nebūs, ka mēs visi dzīvosim labi, laimīgi cilvēki kopā. Bet, protams, mēs varam darīt visu, lai izglītotu sabiedrību un lai stiprinātu mūsu sistēmu, ka cilvēki, kur ir nonākuši šādās situācijās, ka viņi pat tiešām ir aizsargāti. Nevis tikai uz papīra, tas, ka mēs taisam dažādas kampaņas, vardarbībai nē, ziņo, un tad viņi ziņo, bet mums trūks 40% policijas darbinieki, un viņi mazam nevar viņus tik ātri apkalpot. Tas vienkārši nav iespējams. Un tad šī tā pretruna, ka mēs no vienas puses veicam, un ir pareizi likt cilvēkiem ziņot, tas ir pareizi, bet tāpat laikā mums ir arī jārūpēs par to, lai ir šis pamats. Un par jauniešiem tas jau, ko minēja, protams, kad ir jāturpina šī izglītošana. Es pilnīgi piekrītu par veselības mācību. Man ir 2 bērni, viens mācās 6. klasē, viens mācās 1. Abiem man ir audzinātājs pateikušas, mums visiem vecākiem klasē, lūdzu izstāstiet par visām šīm seksuālajām lietām bērniem, jo viņi skatās TikToku, viņi viens otram visu kaut ko rāda, un var sakot, lietas notiek pašas, kas ir, protams, es izstāstīšu saviem bērniem, ja mēs izstāstīsim, bet ir ģimenes, kur vienkārši tas nenotiks. Un tad, attiecīgi skaidrs, ka tas vienkārši ir jāatgriež skolās, šeit izglītībā ir jābūt. Un vēl viena lieta pēdējā, ko es gribu piebilst, ļoti svarīgi stāstīt jauniešiem par viņu tiesībām. Jo tas, ar ko es šobrīd saskaros, ir ar sievietēm, kuras vienkārši nezina par savām tiesībām, un kuras, es nezinu, nemāk tādu elementāru lietu kā iesniegumu uzrakstīt. Man liekas, ka šīs ir arī lietas, ko vajadzētu stiprināt un jauniešiem stāstīt, ko viņi var, kā viņi var pastāvēt par savām tiesībām. Paldies! Paldies! Man bērni, kas gāja skolā, jau ir lieli. Ja? Brīdī, kad es mācījos skolā, mums bija tāds priekšmets kā veselības mācība. Manuprāt, ļoti vajadzīgs priekšmets. Es pilnīgi atbalstu šādu priekšmetu. Un, kas attiecās maniem bērniem, šīs lietas tika mācītas sociālās zinībās. Es nezinu, kā tagad, vai skolā ir vispār šāds priekšmets. Ja? Tad droši vien būtu jājautā atbildīgai ministrijai, vai ir šāds priekšmets, kas... Jā, bet tā ir valsts politika. Jā, ko jūs pašvaldības līmenī? Pašvaldības līmenī es domāju, ka tur viss jau sākās arī ģimenē. Jautājums par to, kā pašvaldība var iesaistīties kaut kādos jauniešu centru atvēršanā vai palīdzēt organizācijām viņus atvērt, kur varētu būt šādas te mācības, kurās jaunieši uzzinās šo informāciju ne tikai par seksualitātes tēmām, bet arī tieši attiecībā uz vardarbību vispār vienam pret otru, kā izturēties. Viss sākās ģimenē, bet nevienmēr ģimenes jārunā par to, un ja tā ģimene ir vardarbīga, viņu pilnīgi noteikti nerunā par to. Ja? Un šis te bērns nes tālāk uz skolu un attiecās pret citiem jauniešiem tā, kā viņš ir pieredzis, tā kā redzēt šos te izslietas mājās, ja? Diemžēl. Paldies, Diana. Jā, šeit ļoti daudz vērtīgas lietas jau izskanēja. Es no savas puses vēlētos piemetināt, kas man šķiet būtu ļoti būtiski un svarīgi skolās, ir psihologs. Jo uz visu skolu parasti ir viens psihologs, un viņš tīri, viņš nevar to apjomu, tas nav iespējams. Ja? Un, diemžēl ir tā, ka ir tas vecums slieksnis, kad bērns, un te nav runa par to, ka viņam sāk zust uzticība komunicējot ar saviem vecākiem, bet viņš justos daudz drošāk, ja viņš varētu
savu tēmu izklāstīt kādam citam cilvēkam un paprasīt, kā viņam rīkoties konkrētajā situācijā. Ņemot vērā to, ka skolā ir tā vide diezgan tāda sadrumstalota, viņa mēdz būt arī diezgan agresīva, un tad ir labi, ir kāda uzticības persona, pie kuras šis jaunietis var aiziet un aprunāties. Tā viena no lietām, kas man šķiet, viens ir krietni par maz, lai neteikt, ka tas ir tā kā nemaz gandrīz. Vai paldies? Regīna, vai ir kaut kas, ko... Jā, paldies. Jautājums tiešām ir ļoti, ļoti aktuāls, un, manuprāt, tas, ko varētu arī pašvaldības. Pirmkārt, mūsuprāt, visās skolās ir jābūt video novērošanai, totālai, jo daudz ļoti nesmuku lietu notiek tieši skolās. Un cik dīvaini nebūtu, pašā skolas piecets kopā ar visiem psiholoģiem un tā tālāk, jo tas ir viens kolektīvs, viņi rūpēs par skolas reputāciju, un vecākiem ir ļoti ierobežots iespējas gan uzzināt, kas notiek skolās, vēlreiz video novērošana. Tiklīdz rodas konflikta situācija, piemēram, bērns nāk mājās un stāsta, ka bija tas un tas. Vecākam ir vienīgi iespēja griezties vispirms pie klases audzinātāja. Ja klases audzinātāja neko nezina, tad bija direktors un risināt situāciju. Un tas beidzas ne ar ko. Jo nevar pierādīt faktu, tad tu dzirdi, ka bērns laikam kaut ko ir sacerējies un tā tālāk. Bet daudz bīstamākas lietas ir, protams, tas, kas bija ar Origo bērniem. Ne visi zina, kas tie ir tādi Origo bērni. Tie tieši sociālas aprūpes centru audzēkņi. Daži ir nevis no Rīgas, bet tieši no Jūrmalas. Un tas pēdējais gadījums, ka tika nogalināts pusaudzis Slokā. Viņi bija braukuši tieši no Rīgas. Pirms tam viņi bija staigājuši pa Rīgu, viņi mēdz iebraukt jau no Imantā vai Zolotūda, tur pastaigāties. Un cik mēs nestāstītu saviem bērniem par to, kas ir vardarbība, ja nebūs no pašvaldības organizēts bērnu aizstāvības mehānisms, tātad video novērošana gan skolās, gan mikrorajonos ar momentālu pašvaldības policijas reaģēšanu, nepieciešamības gadījumā ar valsts policijas iesaisti. Mēs nevaram garantēt mūsu bērniem drošību. Runājot par dzimumu līdztiesību, es pilnīgi piekrītu, ka jābūt mācību līdzekļiem, kursiem, lai bērni adaptētos apkārtējā pasaulē, kura tik daudz risku, un ja viņi nebūs gatavi, laikam viņu dzīve nebūs tāda bezrūpīga. Paldies! Paldies! Tas, ko mēs esam redzējuši, ka ir jau tiešām labas iniciatīvas, kas ir izveidotas, piemēram, Dārdedzē ir šī džimbas programma, Mārtas centram ir jauniešu metodoloģija, kas arī dod šo iespēju drošā vietā, drošā telpā runāt par visu aktuālo, kas ir sabiedrībā un mācīties veselīgas attiecības, atpazīt, kas ir toksiskas attiecības. Un tur tiešām mēs arī saredzam, ka vairāk ir pašvaldība, kas to ierauga, kas to atbalsta un kas arī palīdz šāds programmas virzīt. Vai ir vēl kāds jautājums zālē? Jā, tur tajā stūrītī. Kā mēs tagad dabūsim mikrofonu? Varbūt var panākt uz priekšu. Labdien! Es esmu Agnese. Es esmu bijusi Mārtas centra kliente. Un šodien apzināti arī ierados ar suni, jo man ir vairākas lietas, ka mēs vēlētos, varbūt tas pat īsti nav jautājums, bet es vēlētos pievērst uzmanību dažādām lietām. Tātad es varbūt uzreiz jau sākšu ar suni, ka šeit tiek runāts par to, ka sievietei, kad ciešot no vardarbības ģimenē, viņai kaut kur ir jāskrien, it kā ir iespēja, ka var izolēt varmāku, bet ir tādas situācijas, kad arī policija piedāvā kaut kur arī, teiksim, sievieti vest uz krīzes centru ar bērnu. Un tad ir sievietes, kurām ir ģimenes, kurām ir mājdzīvnieki. Un visbiežāk, protams, kad iet runa par to, ģimene tas nozīmē māte, bērni un šis te mājdzīvnieks. Un nav absolūti nekāda risinājuma, ko darīt, kad ir nepieciešams kaut kur beigt, skriet,
ar šo te mājdzīvnieku. Jo es pat esmu saskārusies tādu situāciju, kad ļoti labi, ka atbrauc policija, bet, piemēram, nav nekādas iespējas neko darīt, jo, piemēram, ir dzīvnieks. Man gan bija toreiz vēl cits suns, bet diemžēl tā ir tāda situācija, jā, kad ir mājdzīvnieks. Un es arī esmu piedalījusies vairākās atbalsta grupās martā. Un ir tur arī meitenes, jā, kas arī saka, bet kā es varu aiziet no kaut kāda vīrieša? Tur nav bērnu, bet tur ir dzīvnieks. Un policijas rīcība, un tas ir acīmredzot likumdošana šajās robežās, jā, viņiem tas dzīvnieks kaut kur ir jāliek. Mūsu dēlu nogādāja krīzes centrā, un man paveicās, kad uz to nakti mūs nogādāja ļoti vēlu vakarā un ļoti agri no rīta. Man paveicās, kuras varēja uz to vienu nakti atstāt to suni. Man uzreiz lūdzu, ja tu savu suni paņemt, tā kā loģiski, ka pēkšņi suns tiek izrauts no savas dabiskās vidas pie praktiski sveša cilvēka. Tātad man nācās atgriezties gan tajā mājā, gan tajā, kā pasaka, jo man bija jāpaņem mans suns, man bija jāatgriežas turpat pie tā varmākas, pēc savām mantām ar visu savu bērnu. Patvaļīgi man bija jāpamat krīzes centrs, jo, piemēram, tik agri vēl nav neviena darbinieka vispār, kas tur reāli, pieslēgtos, parakstīt papīrus, vēl kaut kas, tas ir tā, ka vienkārši jābrauc pakaļ ir savam sunim. Un ļoti žēl, ka tiek mācīts, kad atbildība par dzīvnieku, ka dzīvnieks nav nekāds cilvēks, ja, kad... Paldies, Agnes. Tā ir viena lieta. Tas ir mājdzīvnieks. Jā, viens mājdzīvnieks, dzirdējām. Tad ir nākamā lieta. Man nācās bēgt, toreiz es ļoti veiksmīgi atradu, piemēram, īres dzīvokli citā pašvaldībā. Un tad ir šita runa, ja, par to, ka, piemēram, ja Rīgā piedāvā, piemēram, izolēt vārmāku, bēgt, krīzes centrus tā. Nonākot citā pašvaldībā, piemēram, policija nemaz nav pieejama, nav policijas iecirkņa. Un tā kā pieņemsim, ka tanī mirklī, kad tiek nogādāts krīzes centrā sievieti nokļūst sociālā dienas redzeslokā, tātad viņi arī nokļūst automātiski tanī sociālā dienas redzeslokā. Un tur nonāk pavisam cita situācija. Viņi stāsta, piemēram, ka ir ar varmāku jāsadarbojās, jo viņš esot cilvēks un ir jāmēģina vēlreiz. Un sieviete ir spiesta iet ar bērnu, nestoties to, kad es esmu kaut kur tur mukusi, cita tas ir pierīgā, ja, bet pīņķi, ja, konkrēti. Viņiem nav savu policijas iecirkņu, un tur neko nevar izdarīt, ja. Paldies, ka jūs... Tas ir tā otra lieta. Būs vēl lista saraksts, klausieties. Jā, tas ir ļoti nopietni. Jā, ļoti nopietni, paldies. Un pie jums es nonācu tad, kad es biju piedzīvojis, es biju īsi pirms lielākā uzbrukuma savā dzīvē. Un rīdziniece, es jau biju nomainījis vienu dzīves vietu, es jau muku prom. Un dzīvoju Drēliņos, tā kā uz Rīgas robežas, Pļaunieki, Drēliņi robeža. Viņi ir absolūti nesakārtota. Es kā cilvēks, kas tomēr savu bērnu un sevi un savu dzīvnieku tātad centos glābt, es iesaistījos ar visu savu enerģiju, vērsos pie visām iestādēm, ar to, ka tā teritorija nav sakārtota. Tur ir ļoti daudz patvaļīgu būvju, jo tur ir teritorija no kolhoza laikiem, kur cilvēki ir ļoti daudz sabūvējuši dažādas ēkas, vienkārši tāpēc, ka viņi tā var. Šķūnīšus, dzīvojamās ēkas, pat uzlikušas ētas apkārt, bet viņas neatrodas nekādos plānos. Viņas nevienam nepiedara, tur nav komunikācijas, viņi tur kaut ko tūmā paši, katru cilvēku vienkārši paši tā ir izdarījuši. Un rezultāts, jā, tā ir pašota Rīgas nesakārtotība, ir tā, ka policija izsauc, viņi neorientējās, viņa nevar atbraukt. Un man, lai norādītu policijai, viņi nepaspēja atbraukt. Piemēram, man bija kaut jālēc pa otrā stāvu logu, jāskrien meklēt pa ielu, kur tā policija ir, skraidīt naktī, atstājot savu bērnu arī un suni, tur, kur plosās piedzēries cilvēks, jo viņi vienkārši nevar atrast. Tāda ir tāda... neorientējās. Paldies, ka jūs iezīmējāt šīs visas problēmas. Es domāju, ka šis ir reāls situācijas. Es arī vērsos domē pie katra par to, ka nav apgaismojuma. Apgaismojumi nav tieši tāpēc, ka tur nav sakārtot šīs te lietas, jo viņiem ir uz vietas vecie plāni, visas tās lietas, kura vēl nav nomainītas, kādas komunikācijas, trubas vadi vēl kaut kur kas ir, viņas tie visi vecie padomi plāni, kas neatbilst realitātei. Tāpēc arī tur var nebūt, piemēram, ūdens vai vēl kaut kas, jo vienkārši tur neatbilst. Tā teritorija nav pārbaudīta un nav sakota, jo man tieši uzbruka cilvēks tāpēc, ka teritorija ir tumša.
Viņš slēpās aiz mājas, kur nebija līdz ar to iespējams. Tā kā tā teritorija praktiski tur vajadzēja būt vispār tukšajam laukam, bet viņa nepiedara nevienam, nav iespējams uzstādīt gaismas stabus un kameras. Vienkārši nav ar ko saskaņot, nav ar ko. Skaidrs. Un tā ir pamati, jo visi nesakoptie apstādījumi, visas nesakoptās lietas, kur var noslēpties kāds cilvēks, tur patiešām agri vai vēl notiks kāds noziegums, un Paldies. kaut kāds tur būs. Jūs iezīmējāt ļoti daudz problēmas. Es zinu, ja mēs paskatāmies programmas, kad dodiet Reginai, bet Regina, nē, stop, jautājumu tagad nebūs. Mēs dzirdējām... Tā bija Rīgas pašvaldība? Tagad mēs dzirdējām, bija saraksts ar problēmām, bet jums būs iespēja arī individuāli pēc šīs diskusijas aprunāties ar Agnesi, bet mūsu laiks tuvojās noslēgumam. Jūs dzirdējāt virkni ar problēmām, kuras daļēji jūs arī savās programmās piedāvājat risināt, gan ar apgaismojumiem, gan ar ceļiem, gan vispārējo. Taču jums katrai ir 1 minūte šobrīd pateikt, kāpēc? Kāpēc būtu jābalso tieši par jums šajās vēlēšanās? Īsi un kodolīgi noslēdzošie vārdi. Jā, labi, lai iet Regina. Vai Selīna, labi. Lai padomātu laiks vairāk. Nē, šeit jau ieslēdzas politiķe. Es jūs aicināšu balsot par mani, jo es esmu tāds cilvēks, par ko jūs varēsiet pēc tam teikt. Tu esi mana personīga deputāte. Pie manis tiešām var griezties jebkurā brīdī, no rīta līdz vakaram, dažreiz naktī, ja ir runa par jūsu veselību un dzīvi pat. Man ir pieredze, zināšanas un galvenais neatlaidība. Es nebaidos, ne no kā. Un vienmēr cenšos palīdzēt cilvēkiem, jo jūtos, ka tā ir mana dzīves misija. Palīdzēt cilvēkiem. Un politika ir tikai instruments. Tāpēc, ja jums nepieciešams deputāts, kurš tiešām nebaidās, aktīvs un vienmēr vēlas panākt taisnīgumu un palīdzēt cilvēkiem, balsojiet par Regīnu numur 1 saskaņas sarakstā. Paldies. Diana? Jā, paldies. Kā jau es minēju, es esmu rīcības cilvēks, nāk no uzņēmēja vides, un es esmu pieradusi, kad ir problēmas un ir risinājumi. Un es ticu, ka daudzām lietām var ļoti pragmatiski pieiet, lai gan šis viss jautājums ir ļoti emocionāls, bet pragmatiski pieiet var noteikti atrast risinājumus. Un es pārstāvu apvienoto sarakstu un ar kārtas numuru 21. Un es ticu, ka mēs varam, pirmām kārtām ir ļoti svarīgi turpināt jau esošās iestrādnes, risināt jautājumus, kas tad ir saistīti ar drošību, ko mēs īpaši izceļam un kas arī šodien vairākas reizes izskanēja. Un trešā lieta, kas no manas puses ir šī izglītošana, preventīvie pasākumi. Viņiem jābūt ir krietni vien lielākiem. Un tā būtu mana šī pievienotā vērtība tieši ieviest šos preventīvos pasākumus, lai būtu mazāk problēmu, ko risināt. Paldies. Paldies, Diana. Karīna, kāpēc tieši par tevi? Paldies. Pirmkārt, partija Latvija pirmajā vietā ir partija, kas domā par to, kā nopelnīt. Lai mēs šodien arī runājam par emocionālām lietām, bet tām visām lietām, kas ir tā kā jārealizē, tam visam ir vajadzīga nauda, un jo mūsu pašvaldība būs bagātāka, jo vairāk mēs varēsim atļauties daudz praktiskas lietas, un ja par mani kā par kandidātu, es arī pievienošos Regīnai, es arī esmu rīcības cilvēks, un es esmu jurists, un es jau šobrīd cilvēkiem palīdzu, un dotā mirklī, lai tas arī nav Rīgas pašvaldībā, es sniedzu atbalstu personīgi cilvēkam, kas mani uzrunāja, ģimene ar 4 bērniem uzrunāja no citas pašvaldības, un es personīgi šo te ģimeni jau veselu gadu tā kā atbalstu, tā kā man arī var uzrunāt ar sociāliem tīkliem, un arī ikdienā es iesaistos visos jautājumus, kas ir saistīti, ja kāds cilvēks uzrunā vai deputātu Ramonu Petrāviču, ja nonāca kaut kādās grūtībās, vai arī partiju tā skaitā. Paldies. Dace?
Jā, pirmkārt, es gribēju pateikt paldies šai sievietei, kas iezīmēja daudzās problēmas, jo man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, kad izgaismo šādas lietas, tiešām kaut kāds tāds specifisks nianses par to suni. Man tas liekas ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi to uzzināt, jo tas arī ir tas, ar ko es sastopos runājot ar cilvēkiem, ka viņi vēršas pie vienas institūcijas, pie otras, un tā atbilde ir, vai mēs atbildam par šito, par to nē, mēs atbildam par šito, par to nē, bet lai būtu šī te individuāla pieeja cilvēku problēmām, un lai patiešām tiktu atrisināts reāls cilvēku vajadzības, reāls, teiksim, šī lieta, par ko cilvēks stāstīja. Es esmu strādājusi ilgus gadus kā projektu vadītāja, es esmu tiešām uz rezultātu orientēts cilvēks, un tāpēc balsojiet par mani un partiju Latvijas attīstībai. Paldies! Paldies, Linda! Jā, ļoti sarežģīts šis jautājums ir tādēļ, ka nevisai komfortabli, man liekas, parasti sievietēm, es ļoti atvainojos, varbūt ir aicināt par sevi balsot, bet es domāju, ka tā mana stiprā puse ir tas, ka es diezgan daudz strādāju ar datiem un ar pētījumiem, un man ir interesanta politika, kas ir datos balstīta, un es redzu, ka tur vēl joprojām ir kaut kādas lietas, par kuru mums nav īsti skaidrības. Mēs tādās jābūtībās runājam, mēs zinām apmēram, kā vajadzētu darīt lietas, un tieši no dzimumu sadalījuma aspekta. Tātad ne tikai kā mēs sadalām budžetu, bet kas tur īsti notiek. Man liekas, ir izslēdzās taimers. Man ļoti iedvesmoja Londonas piemērs par to, kā viņi izpētīja sociālos pakalpojumus, vai vīrieši izmanto un kā var mainīt šo te, vai kā sievietes tos izmanto. Man liekas, tieši šis datu jautājums, tas, kas man interesē. Tā kā ja jums arī šis liekas interesanti, tad balsojiet par mani. Paldies, Elīna! Jā, tātad es esmu Selīna no partijas Progresīvie, un mūsu sarakstā vairāk nekā pusi ir sievietes, un es aicinu jūs atbalstīt ne tikai sievietes, bet skatīties tiešām uz kandidātiem, ko viņi ir paveikuši. Mums ir ļoti plašs programmas saraksts, mums ir daudz ekspertu, mums ir apkaimju aktīvisti, mums ir daudz NVO, profesionāļu izglītības jomas eksperti, un mēs strādāsim, lai Rīga būtu cilvēcīga, ērta un pieejama visiem. Bet par tevi mans jautājums bija... Par mani var balsot, ja jums interesēs enerģētikas jomā. Esmu ļoti daudz izdarījusi energoefektivitātes atbalsta programmas, māju atjaunošana, pieejams mājoklis būs nākamās prioritātes, pie kurām es strādāšu. Noteikti var piesakot, es esmu diezgan atsaucīga arī sadarbībai, varu arī atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies, paldies jums, aplausi, un paldies visiem klātesošajiem un visiem, kas sekoja līdz tiešraidē. Es ceru, ka jūs zinat, par ko balsot. Paldies jums!